Godīgi sakot, nebija domājis filmēt video, bet atsūtīja man kravu, informāciju par kravu. Es paskatījos, kas jāved un uz kurieni, un kļuva ļoti interesanti. Vārds sakot, nolēmu, ka šo vienu kravu uzfilmēšu. Atrodos es Teksasā, kaut kāda pilsētiņa Hillsboro, man liekas, uz ziemeļiem no Veiko, varbūt kaut kur tajā apkārtnē. Un jāved krava ir uz Vajomingu, uz kaut kādu nacionālo parku. Tās ir labierīcības, tā kā tolete, camping area, tā kā tur, kur tu vari, tā kā nometnes vieta, kur tu vari doties un, teiksim, pavadīt laiku pie dabas, tur teltī dzīvot vai kā, pie ezera. Staigāt pa mežiem, pa kalniem, un tur arī tā piegāde ir, un es domāju, ka tur būs diezgan interesanti tā braukšana. Jo es skatos, ka tur tas celiņš ir pavisam šaurs, bez seguma, iet cauri kaut kādiem mežiem līkumains, un tā pati piegāde varētu būt, ka būs interesanti. Krava ir liela, plata, augsta un ļoti smaga, 48,000 mārciņas, es īsti nezinu, cik tas ir kilogramos, bet tas ir vairāk nekā šai mašīnai paredzētā kravnesība. Nevis šai mašīnai, mašīna var tik daudz vēst, bet likumā noteiktā kravnesība šim setupam ir mazāka, tāpēc būs jāņem ārā smagsvaru atļauja, paralēli lielgabarītu atļaujai. Nu ko, gaidu savu kārtu, kad man kraus virsū to mājiņu. Arī, kur mana mājiņa arī gaisā, es nezinu, kāpēc viņi tik augstu, viņas ceļ. Tiešām nezinu, bet okei, gaidu signālu. Gaidu zīmi, ka jābrauc atpakaļ. Man rāda. Noteikumiem jāuztaurē, kad brauc atpakaļ gaitā. Lēnām. Tiešām nezinu, kāpēc tik augsti jāceļ 2-3 stāvu mājas augstumā. Reāli nesaprotu. Laižas lejā. Eka tukšā 26 PSI man rādās. Pastīsimies, cik rādīs, kad iekraus. Tūlīt jau kraus zemē. Zēni tur mēra ar mērlenti, piekoriģē, lai būtu uz abām pusēm vienāds platums pāri malai. O, aiziet! Nu, lūk, mājiņa ir piesieta. Piesēja pēc instrukcijas, viņi te atnes, ieskrūvēja tādus skrūvus pamatos. Tur dzelzs kaut kāds gabals ir speciāli tam domāts. Un tā arī, kā viņi instruēja, tā es arī viņu piesēju. Zīmes ir izliktas. Principā jābrauc nosvērties. Viss esmu slapšs, netīrs, dubļains. Būs gardiena. Kā viņam kvēpo. Smerdels. Kā nosmirdēja. Gribēju labrīt pateikt, sanāk lamāties. Kur saulēkts ļoti skaisti. Tā ir Oklahoma un te ir, tur ir Colorado, gan arī zīmi var redzēt. Varbūt, ka pat var redzēt. Bet es tik tālu neredzu. Atsakot,
Viss baigi labi, tikko PTI uztaisīja, pārbaudīja visu ķēdes, viss vienkārši tā kā viengabalaina detaļa, cik nospriegots. Viss ir, nekas nav vispār izkustējies. Baigi labi sēž tā māja, nu viņa smaga ļoti ir, mūra māja. Protams, ka viņa nekustēsies tāds klucis. Gribēju tikai noziņot, ka esmu pa vienu dienu atbraucis līdz Kolorādo, var teikt. Vakar ļoti labi pabraucu, daudz ierobežojumi tādam svaram, tādai kravai. Izmēram un svaram, tāpēc nevaru uz pilnu braukt. Nice. Troksnis labs. Nevaru pilnu braukt, tāpēc ka ierobežojumi. Vakars atnāk dienas ir īsas jau ir septembra, jau otra puse. Un tās dienas kļūst aizvien īsākas. To jūt, un ar oversize tu vairs tā nepamočīs tā kā vasarā. Bet es labi pabraucu. Bija divi varianti, kā braukt caur tā kā Kansas un Nebrasku un Dienvidu Dakotu vai caur tā kā Kolorādo. Un beigās izvēlējāmies caur Kolorādo, viņš tāds tā kā mazāk problemātisks ceļš būs. Laikam garāks viņš sanāk mazliet, bet nu šodien es jau gandrīz aizbraukšu līdz galam. Ja viss ies pēc plāna. Šobrīd viss iet ļoti labi pēc plāna, tā kā tiekās uz ceļa. Ar to, kad es uz to smago nobraucu nedēļu, iedegās čeks, tad es nobraucu kaut kādu pusotru mēnesi un iedegās vēl viens čeks, bet tas vēl nav viss, tur ir trešais check engine. Patīk šitai mašīnai check engine lampiņas un tā viena lampiņa, kurai ir uzraksts check. Kad tā iedegās, tad pazuda ārā temperatūras rādītājs. Kad kaut kas sagāja grīstē. Un tā. Bet es joprojām jau vairāk kā 3 stundas braucu pa Kolorādo. Un ir jūtamas rudens vēsmas, kas izpaužas vārda tiešā nozīmē kārtīgas brāzmas. Un ir baigais pretvējš, ir ļoti grūti smagajam iet. Patēriņš ir virs 50 litriem un pat 13 ātrumā vienkārši nevelk, 12 pat uzturēt ātrumu ir grūtības, ja vēl kaut kāds neliels kalniņš ir, tad viņš vienkārši dziest pamazām un tad ar laiku sāk krāties aizmugurē mašīnas, kas grib ātrāk braukt, smagie, vieglie. Tad laika pa laikam te ir tā passing lane, tā kā josla apdzīšanai, te es uzreiz ņem to labo joslu, skatos spogulī, ja kāds tur ieskrienās, tad es tā kā palaižu viņus mazliet, samazinu ātrumu, lai viņi pa to passing lane var paspēt visi paiet garām, kam ir vēlēšanās. Vienkārši, zin kā, nevar tā kavēt satiksmi gluži. Jau esmu atkļuvis līdz kalnu apkārtnei, Kolorādo, visiem tiem klājumiem, pārbrauc pāri šķersām, nebeidzamas platības, un tagad griezīšos uz 25. interstate, beidzot uz ziemeļu pusi. Nākamā pilsēta Vajomingā ir Cheyenne, kur man jālej degviela, jo man jau lampiņa iedegās, un šitā norīs smagais dīzeli. Neatceros, ka būtu bijis tik traki. Vārds sakot, priekšā ir Vajomingas sēšanas stacija, kur viņi ir ļoti, ļoti sīkumaini. Sasniedzis esmu Vajomingas štatu, kur iecirknis ir. Tur ir svari. Man uz svariem lika apstāties, nāca ārā dāma jauna. Vispār sākumā domāju, ka viņa kādam ir meita atbraukusi līdzi palīdzēt strādāt. Bet tad viņa laikam izrādījās, ka ir oficieri, vienkārši ir dikti jauna. Veica mērījumus, augstumu, platumu. Pie tam platumu nepareiz nomērīja, vienu colu klāt pielika. Starp asīm, starp piekabas asīm, starp piekabas un dzenošo tiltāsīm, starp dzenošajiem tiltiem, starp dzenošo un stūrējošo tiltiem nomērīja attālums. Tad viņi nomērīja augstumu, tad viņi lika atvērt vaļā to toaleti. Es saku, ka es pat pats viņu nebiju vēl vērs vaļā.
Es viņai atslēdzu tās durvis, viņi tur skatās, kaut kādas kastes, kaut kādas caurules. Labi, ejam iekšā. Nobrauc malā no svariem. Ejam iekšā, un tad viņi saka, ka tās kastes un caurules jānes ir uz kabīni. Bet man tur to atļauju rakstīt cits čalītis, viņas kolēģis. Un viņi tur savā starpā runā un saka, jā, viņam tās kastes ir jānes projām uz kabīni. Sakot, pilnīgākais sviests ir jo tālāk, jo trakāk. Jo tālāk, jo trakāk ar to Vyomingu. Sakot, čalītis man sarakstīja to atļauju, mēs vienojāmies pa ceļu, es viņam prasīju, varam parunāt pa ceļu, pirms tu esi jau uztaisījis maršrutu. Es viņam izstāstīju, kā es gribu braukt, viņš teica, jā, nav problēma, laga zēns. Visu tur sarakstīja un teica, have a good one, un es aizgāju prom, un es nekāds kastes netaisos pārkraut, es vienkārši braukšu projām. Viņš aizmirst vienkārši. Pilnīgs sviests. Aiz šīm durvīm ir kaut kāds tur, vienkārši nekas tur nav. Ja tur ir kaut kāds fragments šiem skursteniem, ventilācijai vai kas. Kaut kāds tā kā mazs fragments tur, es nezinu, vienkārši strunti pēdējie. Redz, nedrīkst tādi būt, tāpēc, ka viengabalaina krava, smagsvara, nedrīkst būt dalāma krava. Vārds sakot, piesienās jau pa pilnīgākām bleņām. Šī nav pirmā reize, kad mana Vyominga ir mazliet bijusi darīšana ar oversize. Šī ir laba metode, kā pārbaudīt, vai riepa netaisās uzsprāgt. Paskatieties, kāda mašīna. Pirms 2 dienām nomazgāja. Un te viss ir kārtībā. Lielākais, ko es esmu redzējis, 70 kaut kādi pāri grādi bija pēc Celsija. Un tad jau es sāku domāt, vai tas nav pa daudz. Vienkārši, ja tu pasit ar āmuru vai ar bomi par riepu, tu redzi, ka viņi ir tā kā pilna. Gaiss tur ir un viss kārtībā, vai ne? Opā, tā ir beigas. Var sakot, riepa beigta. Pamanīju tikko. Vienkārši riepa. It kā gaiss viņai ir, bet viņš upojās pa bedrēm. Ja nav pietiekami liels spiediens. Tad viņi pārsprāgs. Jā, tur izskatās, ka tai riepai kaut kāda deformācija, viņa vienkārši noēsta ir. Pa galam viņa ir. Būs ok. Lūdzu, lai rimst, dabīgi dzirgs dzimst, kālus putas pār lūpām tās plūst. Vējš sejā puš, brīžiem vientur kļūst bērns, tik augstā kāp nebūs veltīgi nodzīvots mūžs. Zinu, ieraug mūs aizmirst uz ledus gabalu, kurš kopā ar tām vaska figūrām saulē kūst. Airē tik uz priekšu, meliem izskājas, kad mērs pilns būs vēl, kur sien tur trūks. Saule ir praktiski norietējusi. Debesis izkrāsojušās. Principā 30 minūtes pēc saulrieta vēl drīkst braukt, un tas arī ir pa lielam, kas man ir palicis. Kaut kā šodien negāja tik ātri, kā gribētos, bet tik un tā neko nekavēju. Rīt agri startējot var aizbraukt līdz galam, līdz galam 100 jūdzes pa lielam. Tas nekas nav rītdienē. Bet tās labāk nav jāmeklē. Derīgs nav gudrs darba zirgs, katrs savu pusdeķu ilgs cilvēks, cilvēkam vilks cirks, asinīs mirks, viens jautājums visiem, kurš to visu pirks? Pa gabalu domāju, ka jau Ziemassvētku lampiņas izlikuši, bet nē, tā ir droši vien, ka naftas rafinētava pārstrādes rūpnīca, kur kārtīgs sastāvs, 2 mucis. Šķietam fuliņ bezjēdzīgi iztērēt, jūklī pulī rūpīgi izvērtēt, līdz masām nonāk produktu izvēlēt, panākumu sintezēt, nāvē nolemt cilvēku kā šahkauliņu izspēlēt, dziļi zem zemes dzīve aprakt, sastādīt sarakstu, uzlikt parakst bērnu. Labrīt visiem, es esmu gandrīz atkļuvis līdz galam,
pēc vienas jūdzes ir pagrieziens pa kreisi, un tur būs 12 jūdzes jābrauc pa Zeminieku, un tas tur viss drīzāk, ka būs arī grūtākais posms visā šajā ceļojumā. Tūlītās griežos, tur būs zemes ceļš, un tur nav Google Street View, tā kā tu nevar tur nopētīt, kā tur izskatās, tev jābrauc un jāskatās pašam. No satelīta izskatās vispār tāds nevisai. Ar vienu roku es nezinu, kā es te saslēgšos, sabremzēšos. Nebūs tas tik viegli, bet nu okei. Šitā ir tā vieta. Cook Lake Recreation Area. Tas arī ir tas, ko es meklēju. Cik es vienu roku tā nevarēju. Ir. Arriving at One Farrell Road on the right. Log trucks. Nu tad jau būs okei, ja jau log trucks te braukā baļķinieki. High fire danger. Okei, tas man neatiecās. Nu, pa šo Zeminieku jābrauc 12 jūdzes. Izskatās labā stāvoklī, bet tur no satelīta skata blakus tam pie tā ezera pienāk maza upīte. Un tur ir mazs dambis uzbūvēts priekš tās upītes. Un tur ir tādas, izskatās pēc betona apmalēm no satelīta skata. Un tieši pirms tā dambja ir pagrieziens uz 90 grādiem. Un tas ir tas, kas man šobrīd mazliet uztrauc, kā vai to pagriezienu varēs izbraukt un pārbraukt pār tam dambītim. Es runāju ar darbinieku, kas te būs atbildīgs par visu to kraušanu. Viņš teica, nav problēma. Viņš speciāli brauca pārbaudīt. Tur nav zonas tajā vietā. Viņš teica, es tev atzvanīšu pēc stundas, es aizbraukšu paskatīties. Jo viņš teica, ka vispār celtkrāns brauks no citas puses, nevis no tās, pa kur es biju jau izdomājis braukt. Un tad viņš manis dēļ brauca skatīties, pēc stundas atzvanīja, tā kā teica. Viņš saka, nē, nu nebūs problēma. Tur var izgriezties, tur platāks nekā izskatās no satelīta skata. Nu, es ceru, ka viņam ir taisnība. Es viņam teicu, man smagajam vajag platāk ņemt pagriezienus kā parastam smagajam. Man tilti piekabe ir pašā aizmugurē un gara piekabe, un man ļoti plati jāņem. Viņš saka, nebūs problēma. Viņš saka, būs okei, nu. Es paļaujos uz viņa acumēru. Es ceru, ka viņš saprot apmēram, kā smagie brauc. To tad tūlīt redzēsim, kā tur izskatās. This is gonna be a problem. Ceru, ka vairāk tā priekšā nebūs tik interesanti. Nu, ceļš kļūst tāds šaurāks un stāvāks.
un līkumaināks, un es apstājos kaut kādas 2 jūdzes no tās izkraušanās vietas un iešu nočekot. Tāda arī bija runa vakardien ar čalīti, kas tur tā kā kraus ārā, lai es līdz pašam galam nebraucu, bet atrodu vietiņu, kur var tikt garām kāds. Cits pavarēja vēl bišķi uz priekšu pabraukt, bet nu labi, palikšu šeit. Mēģināšu pašu to zeminieku pabraukt uz savējo to vienriteni. Aizdošos novērtēt situāciju. Ar vienriteni var tikai nojaukties uz šitā dirdena saguma. Nesanāks iešu kājām paskatīties. Esmu atpakaļ, es satiku vīriņu, kas tur organizē to visu kraušanos. Viņš man aizveda līdz tai vietai, kur ir man jāizkraujās. Mēs apskatījāmies kopā. Nu, būs diezgan ekstrēmi. Var sakot, es kartē pētīju, šeit ir krustojums, pa ko es sabijos, ir, ka te aiz krustojuma kartē vismaz attēlots kā riktīgi ass pagrieziens, tā kā atpakaļejošs, bet īstenībā viņš ir gana plats. Tas ir vīriņš, kas gaida citu smago, kurš ir apmaldījies kaut kur. Un es metu te pa labi šajā pagriezienā. Jā, vispār diezgan tāds neparocīgs. Izbrauc atpakaļgaitā tomēr ārā, nu pasūdīgi, vai nu tur super plati jāņem, vai otrs variants šeit pagriezties, tad atpakaļgaitā aizbraukt uz turieni, un tad vienkārši daudz vieglāk būs iegriezties. Tā arī bija jādara. Atpakaļgaitā es pabraucu pa to celiņu un tad iegriezos pa kreisi. Daudz lēzanāks tas pagrieziens. Vispār problemātisks ceļš un priekšā vēl ir tikai grūtākais. Tā, nu es esmu atbraucis līdz ezeram. Tālāk es braucu pa labi vairāk turos. Vairāk pa labi es turos. Tāds pašaurs, bet okei. Vai cik skaista vieta paskatīties. Pontons varētu iet noģumīt, ne? Tā totāli ir laba doma pēc šā stresa bišķiņa atslodzēja. Šeit ir viena kabatiņa, kur var patusēt, bet tur tālāk ir viena labāka. Jo celtkrāns izrādās vēl nav ieradies lukā. Es te steidzos stresoju. Viss pavelti. Zāri jāskatās. Piebremzēsim, tāds zems, tas zars izskatījās. Un te ir tas dambis, pa ko es runāju, ko es no satelīta skata jau redzēju, ka viņš ir sūdīgs. Un viņš ir sūdīgs. Es tagad ceru, ka es izbraukšu viņu. Pavēršu logu. Un skatīsimies, jāņem super plati. Cik vien var. Jau šeit jāsāk ņemt plati. Liksim mazākā ātrumā. Tā. Nu tā, tur jau riepa pāri malē lien. Nebūs. Nesaies, es jau redzu, ka nesaies. Varbūt sajies. Sagāja.
sagāja, ok. Tā nav vienīgā vieta, par ko ir jāuztraucas, bet vismaz tā ir atrisināta. Bet tur ir vēl viena vieta, kas, man liekas, ir vēl ekstrēmāka par šo dambi. Tur es braukšu tad, kad atbrauks celtkrāns. Tagad mans uzdevums ir tur vienā kabatiņā vienkārši apstāties un gaidīt. Principā ir laiks atpūsties. Mājiņa vienā gabalā ir gandrīz nogādāta galā. Nu, un tur aiz tā līkuma tad ir tāds riktīgi strauji uz augšu. Jāslēdz bloķis iekšā būs, citādāk tur nekādā veidā neuzbrauksi. Āreku smagais brauc. Tas arī tas ir, kurš apmaldījies esot, un uz viņu mēs gaidījām. Reku brauc. Bet celtkrāna nav, tāpēc viņš droši vien man blakus stāsies, tas smagais. Es nezinu, kur celtkrāns tas, par kuru tika sabaidīts, ja viņam jāgaida ir, tad mums te sodu uzliks un tā. Pats nav ieradies tas celtkrāns, un es gribu redzēt, kā tas smagais uzbrauks. Žēl, ka es tur neesmu, jo tur ļoti traks kāpums ir un izskalots ceļš. Tāda josla izskalota, sūdīga. Ja šitas uzbrauks, tad jau es arī gan jau uzbraukšu. Nu, lūk, te ir tā ekstrēmā vieta. Nevar, protams, to tā nofilmēt, neizskatās vispār stāvums. Bet te ir stāvums un reku vaga veseli izskalota. Tas nozīmē piekabi tur ies pa to vagu gandrīz vai jāņem uz turējošo riteni te pa to pašu ārpusi. Bloķi ieslēgt, jāiet pilna gāzi, lai neapstātos, lai nesāk spolēt. Un te ir asas pagrieziens, te ir pa zāli bez mazai jāiet. Lai tā piekaba tur neiet pa to vagu pēc iespējas. Nē, nu, it kā neliekas tik traki. Vienmēr neliekas tik traki līdz brīdim, kad tu sēdi pie stūras un skaties uz to visu caur smagā logu. Pilnīgi cits skats uzreiz ir tam visam, kas tev iepriekš likās ok. Tur nekas neliekās vairs ok. Tur ir tie pamati, tur to tualeta krausnos. No sākuma viņam jānokrauj tas smagais. Un tikai tad tualeti ņems. Un atpakaļ gaitā pēc tam var net pa kalniņu lejā nobraukt. Rekur tāds celiņš var iebraukt un te pa labi griežoties, lai tā piekaba iet te pa to pļauju. Te nekā nav, rekur viņš arī nav melojis, viņš ir izstaigājis, te nav nekādu ne akmeņu, nekā. Te vienkārši tā piekaba tā arī aizies pa to zāli. Un prom pa lielam. Nu, es domāju, ka būs ok. Jautājums tikai, kur tas celtkrāns ir. Kur tā atpūtas vieta kalniņā. Kur pat pie grila malciņa sakrauta. Pasties cik smuki. Tur jau atpūtnieki dzīvojās. Kur ir starp citu viena tualete. Un kur aiz tā smagā kraus otra tualete. Nav saprotams, priekš kam divas tualetes vajag tik tuvā tālumā. Nomaļā vietā, bet nu labi. Parunājos ar šoferi. Viņš uzbrauc augšā bez problēmām. Nelietoja pat bloķi, neko, vienkārši gāzi grīdā gāja. Bet viņš vieglāks, viņš kaut kur pa 20,000 mārciņām. Vieglāks ir kaut kur 10 tonnas, viņam mazāk ir. Bišķi mazāk. Pēc 8-9 tonnas viņam ir mazāk. Un man vēl kās pa zemi vietām piekabi, tāpēc es noteikti slēgšu iekšā bloķi un gāzi grīdā. Mēģināšu tur tikt augšā te kalnā. Ir ko vēl viens smagais atbraucis, tā kā trešais. Vēl atbrauc kaut kāda brigāde ar savu smago, ar pašizgāzē kaut kādu piekabe ekskavators bija, bet pa lielam jau 3 smagie ir. 10:40. Mans pieraksts bija 10, bet pirms manis bija vēl viens smagais, nezinu cikos, bet pirms manis kaut kādas 8-9 uz izkraušanu. Es 10 un tad pārējie pēc manis. Šis un laikam vēl jābūt ir vēl vienam, kurš vēl nav atbraucis, bet problēma tāda, ka pats vaininieks celtkrāns nav vēl ieradies. Pazudis kaut kur.
Tāpēc es atnācu līdz ezeriņam, noskaloju apaus, paklājiņus noskaloju, pieputējuši, pienēsājušies bija. Un pats mēģināšu ielīst te ūdenī un noskaloties. Viņš augsts diezgan ir, man nepatīk augsts ūdens. Es neesmu no tiem, kas lien tajā augstajā ūdenī, bet nu labi. Diezkas nav. Ķības līd pie smiltīm. Vai grūti tā ir. Augsts, riktīgi augsts ūdens ir. Šis ir mans ievilktais vēders, ja kas. Jā, tāds dūņains, tāds dubļains. Mīksti dubļi, baigi. Grimst pēdas nav brīnums, ka ķības līd klāt. Nepatīk man tāds ūdens. Ja jau uzstelēju telefonu, tad jau jālien būs tajā ūdenī. Vienkārši visur, kur es eju, paceļās dubļi. Negribās ielīst tajā dubļainajā ūdenī. Uz priekšu bišķi arī negribās līst. Lēkt, tā kā uz priekšu arī negribās. Gribās vienkārši iemērkties kā pludiņam, bet ja viss dubļains palika staigājot pa zemi. Dzīves lēkā es nevaru. Es sen neesmu tik augstā ūdenī peldējies. Mums Floridā leduskapī nenāk ārā tik augsts ūdens. Ļoti augsts. Tie, kas tajos āliņģos lien jums, es nezinu. Jums kaut kas nav kā vajag. Nu, reku brauc milzis. Nav nemaz tik liels, bet nu tāds normāls krāns. Pulkstens ir 10:55. Velk augšā, viņš vēl smagāks nekā man pilna masa. Jā, tur kaut kāds 110 vai 105 tūkstoši mārciņu. 45 pār tonnas. Pie 50 varbūt tonnām viņš ir. Jā, kaut kur pie 50 tonnām varētu būt viņam svars. Man ir 85 tūkstoši mārciņu, kas ir kāds 3,8 varbūt kaut kas tāds. Es parakstīju papīru, ka $1000 sots, ja es nokavēju savu tā kā izkraušanas laiku. Viņš atbrauc stundu vēlāk. Es ceru, ka viņam sagatavot $1000 priekš manis, ko viņš maksā man, jo viņš nokavēja beigās. Uzsmērēju maizītes. Atnācu te pie galda, apsēdos. Kamēr viņi tur vēl krauj to pirmo smago, pastāstīšu, tad ieminējos es par to, kā man tur Vajomingā jau gāja vienreiz ar Vajomingas DOT, jeb Department of State. Department of Transportation, kāds state. Katram štatam ir savs tas DOT, un katrs no viņiem izdomā pa savam visus noteikumus. Pats smieklīgākais, ka Vajominga ir viens no vismazāk apdzīvotajiem štatiem uz laukumu, tā teikt, uz kvadrātkilometru vai kvadrātjūdzi. Viens no vismazāk, es nezinu, varbūt Aļaskā ir vēl mazāk, bet es zinu, ka Vajomingā viņi ir topā. Un ceļi ir ļoti plati, un satiksmes nav vispār. Un pilsētu nav, nekādu tiltu nav, pārvadu nav, nekā tuneļu praktiski nav. Bet noteikumi viņiem paši stingrākie. Neviens cits štats šādi neskalda matus, nemeklē utis kā Vajominga. Un tas gadījums bija tāds, es vedu no Kolorādo uz Montanu miskastes mašīnu, atkritumu vedēju mašīnu.
Un iebraucu Vajomingā un apstājos uz svariem. Turpat ir uzreiz svēršanas stacija šajien pilsētā. Un stāvu uz tiem svariem un gaidu. Stāv man sarkanā gaisma ieslēgta. Es gaidu. Kaut kāds laiks paiet. Iznāk ārā oficieri 2 ar savu lielo mērlenti. Tagad ņemās kaut ko mērīt tur. Mēra tur to smago. Tur kaut kāds tāds kāpslītis bija tāds mazs pakāpiens, kas mazliet līd ārpus malas. Bišķiņ neveiksmīgi es viņu uzbraucu. Varēju viņu paslēpt, bet tas bija tik nebūtiski, es jums saku, tas vienīgais štats, kas par šitādām lietām, tā teikt, uztraucas. Un tad es skatos mēra spoguļus. Mēra tur tos spoguļus, jo tam kraviniekam ir spoguļi. Un viņus nevar nolocīt, viņi tādi senlaicīgie tādi uz tādiem stienīšiem. Oficieris saka, nobrauc malā, nāc iekšā. Ienāku, es nobraucu, nolieku stāvvietā smago, ienāku iekšā, šis uz mani skatās tā, kā tāds neveikls brīdis, šis saka, oversize. Es saku, ok, man likās, ka tas nav oversize, man likās, ka ja es vedu smago, kuram ir spoguļi, kurš iebrauktu pa zemi, viņam tie spoguļi turpat arī būtu, pie tam tie spoguļi vēl šaurāki nekā manam smagajiem spoguļi. Tur apmēram tādā manierē tā pieklājīgi viņam izskaidroja, ka man likās, ka tas varētu būt izņēmums. Viņš saka, nē, tas nav izņēmums, tā ir tava krava, un viņi ir neatbilst gabarītiem. Es viņam piedāvāju noņemt tos spoguļus, un viņš saka, nē, tas neies krastā. Tev tur tas pakāpiens vēl iet pāri malē. Es tā nodomāju, ak, kungs. Tas pakāpiens tur, skatoties kādā leņķī tu uz viņu skaties, var uz viņu arī paskatīties tā, ka viņš neiet ārā pāri tai malē. Pilnīgs muļķības tās bija, bet labi. Beigās viņš man pārdeva 2 lielgabarīta atļaujas. Viena bija no Kolorādo robežas līdz svēršanas stacijai 4 jūdzes, un otra bija no svēršanas stacijas līdz Montānas robežai. Katra pa $25. Vienkārši viņš izdomāja, ka tur kaut kā, tas, ka es nelegāli nobraucu 4 jūdzes, tur ir kaut kāda tāda atpakaļejošā lielgabarīta atļauja, un tad ir vēl viena vajadzīga no stacijas līdz Montānai. Es kaut ko tādu vispār, mans priekšnieks ar kaut ko tādu, man liekas, pirmoreiz dzirdēja. Mēs tikai varējām nobrīnīties. Tā ir ar Vajomingu. Nevienā citā štatā tā nav. Ja es uzkrauju smago, kuram nevar nolocīt spoguļus, es vispār par to nedomāju. Es vienkārši braucu, izņemot Vajomingu. Es saprastu, ja es kaut kādā tur Ņujorkas centrā kaut kur, es nezinu, Bruklinā, tur kaut kur tagad man jāpiegādā krava, tad jā, tur vajadzētu izrunāt detaļas, maršrutu, nianses, izmērus, visu. Bet šajā štatā, kur ir tikai klajumi, nepieradināta daba, tas, protams, ka likās stipri pārspīlēta, tas tā maigi sakot, un tad viņš teica, ka brīdinājums būs man brīdinājums. Pabrīdināt tu ar savu sievu, kad tu brauc mājās no darba, man tu var nebrīdināt. Labi, es viņam tā neteicu. Es teicu, ok. Tas joprojām ir pirmais smagais baigi ilgi, viņi tur uzstādīja to celtni. Bet, varbūt tagad būs ātri, kas tur 2 kluči tikai jānokravē. Palaid zemāku gaisa spiedienu un palika kaut kā labāk. Man liekas, ka bišķiņ stabilāk palika, bet viņš nav īsti tādiem offroadiem paredzēt, ja viņam gludā riepa ir. Viņam riepa tā kā kartingam. Bet ir tādi paši ar protektoru riepa, ar rievām. It kā ar to ir vieglāk, ko smagais brauc prom, vai arī kas tur notiek.
Paņēma. Smuki paņēma. Kaut kā tā. Es domāju, ka viņa kārta. Viņš nemaz nezināja, ka es vēl tur stāvu un gaidu X-kraušanu. Atskrēja, nostājās man aizmugurē, tagad nācās samainīties te. Jā, laikam bija pārsteigums ieraudzīt mani tur priekšā. Viņš nemaz nezināja, ka es tur esmu. Tā jau viņš nebūtu braucis tur. Tagad jāielien tajā meža celiņā. Jāiegrozās tur kaut kā tajā meža celiņā. Principā var braukt projām. Nu, gara diena vispār. Godīgi sakot, aizkavēja mani, bet nu labi. Un šeit tāds superstāvais. Superstāvais. Nepatīkamais ritenis iekritīs bedrē laikam. Jā. Nepatīkam bedre. Jāpadod kaut kā atpakaļ. Ja vispār ies atpakaļ gaitā. Iegāzīsies grāvī tā piekave. Redzēt, nevar tik tālu. It kā viss labi izskatās. Izskatās labi. Nu, šis piedzīvojums nu ir galā. Es šokā reku viens ar pastiesiņam 4 tilti smagajam, garais slīpers, kas ir kā dzīvoklis gandrīz vai labi, viņa piekaba krietni īsāka kā man, bet vienalga 3 tilti piekabei nenormāli garš sastāvs. Vēl garāks kā man, es viņam prasīju, kā tu tur tik pār tam dambim. Viņš saka, nu bija diezgan tuvu. Es varu iedomāties, jo man jau bija diezgan tuvu un es nezinu, kā viņš tur izbrauca. Crazy, kā viņš visu to ceļu, to pašu, ko es mēroju ar tādu sastāvu. Un ko viņi tur ar tām toaletēm darīs? Viena jau tur bija, es vienu atvedu, reku vēl vienu atvedu. 2 ugunskura vietas un 3 toaletes. Nē, nu, nav jau žēl. Es uzturos vietās, kurās man netiks klāt. Man ir kaut DNS, neskaidra etnicitāte. Tev apgārģies mani, kas saka, tas bija episki, brāl. Bet labāk spamo kontrolzēs savas setlistes, brāl. Repak uz dzenu mīnusos, tiem sanāk defisis krāt. Kad uz netīrām bungām met uz zemus reģistrus pāres nemirkšinos, jo tad ik sekundi eklipses nāk. Lielai daļai to grūti redzēt, bet man nepiskatās. Saki, ka netikšu tālu, bet tavs tāli ir mans te pats. Spēršu smagus soļus tik ilgi līdz solis būs bastid apuliņš šņoras, būs izirušas un kronis būs mans es apsvaru. Doma te uzkavēties un promiet nekad nepat, kad tu teiksi, ka nu ir laiks. Es dzīvoju pēc cita laikrāža, kurš vēsta, bļeļ, ka tavējais ir aizgājis un tev par spīti. Vien atliek noskatīties, kā lietas mainās, cerams nepieradi pie tām, jo nu būs kas krietni vairāk. Es no pagrīts nāk, bet nav starpības tam. Mani knipes itienas skan tā kā baznīcas zvani, pat ja tev aiz muguras vesela armija stāv. Redzu, ka tavā pūkā nekādas kārtības nav, kamēr mana pūka snaiperi saka, neturpini bliest. Mikrofons kā plinti rokās, lodes nekļūdīgi triec. Tu un tavēja tu sasastais sešstūri un zviedz. Kad ir jārāda, ko prot, tad viņi neturīs tu spriedzi. Man ir tā, ja es runāju, tad runāju par lietu. Neskaitu krēksūtas, mums dīleri ir tuvāk par Dievu. Mēs ceļam vētru, jūsu vēji mūsu burām par vieglu. Palapu spotu 20D, bet viņi klubā grib mieru. Pilns būrs dūmu, kas tas līd pa Lubānu sielu. Esam tās problēmas, par kurām runa kulāros iet. Man balss tik smaga knapi vēlēšanu urnā ir vieta. Jo mums ir problēmas, tās apēdam kā gurmāni viegli. Kad tā ir, meklēju trokas, nesot klusuma nospiest. Vakars klāt, es esmu gatavs norot uztars ar zobiem. Meklēju trokas, un tā pazaudēju pusi no šodienas. Mēru decibels, domājas, kuru pusi man doties.